tajā laikā tās cenu atšķirības starp tirgotājiem bija tā kā, ļoti minimāls. Un tad bija jādomā radoši veidi, kā salīdzinoši ātri to datubāzi palielināt. Mēs bijām diezgan agresīvi. Mēs izmantojām arī tās saucamās robotu zvanus, kur nejauši ģenerētām bāzēm mēs apzinājām tūkstošiem klientus vienas dienas laikā. Protams, ka nejauši tādas ģenerētas bāzes, viņas rada arī negācijas. Tad mēs aizvien, protams, pilnveidojām tos algoritmus, bet vienā brīdī izlēmām atteikties jau no šīs prakses, kad jau arī tāds kritiskais klientu skaits jau bija sasniegts. Bet 100,000 klientus mums palīdzēja noteikti sasniegt arī šī energo krīze, par ko mēs visi esam dzirdējuši, vai redzējuši, vai izjutuši vispirms jau pēc Covid, kad samazinājās pieprasījums pēc elektroenerģijas. Un otrs jau pēc tam pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā izēvielu cenas strauji pieauga, īpaši gāze. Ja.